Sāk un beidzot. Ok. Tātad mēs esam ar jums šobrīd pirmā moduļa tā kā gala posmā, un katru nedēļu atvērsies viens modulis. Bet, kā jau es rakstīju arī Facebookā, tad nav obligāti jāsako pa moduļiem. Jūs varat arī 14. novembrī iziet visus 3 moduļus, iesūtīt savu uzdevumu, un arī tas tiks ieskaitīts. Un, ja jūs līdz tam brīdim, kamēr ir uzdevuma iesūtīšanas laiks atvērts, ja jūs paspēsiet viņu iesūtīt, tad arī jūs saņemsiet apliecību par šī kursa iziešanu. Tāpēc, ja kāds varbūt kaut ko nav paspējis vēl izdarīt pirmajā modulī, tas ir pilnīgi ok. Jūs to varēsiet izdarīt brīvlaikā, mums priekšā ir brīvlaiks, tad varēsiet. Vienīgais stipri uz priekšu paskriet nevarēs, jo šos moduļus viņi atver pa nedēļām. Vakar atvērās otrais modulis, es teikšu, godīgi nepaspēju vēl paskatīties, bet man tad varbūt būtu katram no jums jautājums, kas bija tāds noderīgs, varbūt viena lietiņa, ko jūs tādu foršu tur atradāt, un kas bija tas pats grūtākais? Kurš gatavs sākt? No, es varu runāt. Jā, Patiesībā, jā, pirmajā modulī, man liekas, tāds vieglais variants bija iziet cauri, tāpēc, ka Codewiki jau mēs tā kā zinājām, kas tas ir un kā tas darbojās, bet interesanti bija, es aizkavējos tieši pie uzdevumiem, ne tie, kas mums bija jāpild, bet tie, kas tur bija tais padletos, un tur, ka es tur pasēdēju, paskatījos idejas vārdā, vienkārši kaut ko pašpikot. Tā pagāja mans laiks, bet tā uzdevuma nesagādāja nekādas grūtības. Nu, tad uzdevumi jau šobrīd tikai bija padletā ielikt savu iepazīšanos, un otrs bija, kas mums tur bija otrs, laikam, to uzdevumu piemēru ielikt kādu ideju. Un tur arī es ļoti piekrītu Egitai, es arī vienmēr tur parakājos un visu kaut ko forši atrodu idejas no citu valstu skolotājiem, kā viņi ir pamanījušies kādu no rīkiem pielietot savā priekšmetā. Tas ir tas laikam vērtīgākais šajā kopienā. Paldies, liels Egita. Varbūt vēl kāds grib pastāstīt? Jā, man ļoti līdzīgi, kā Egita teica, man ļoti patika tā iepazīšanās siena, es vienkārši papētīju to plašo lauku, paskatījos uz kolēģiem un arī, kādās vecuma posmā strādā. No sākuma gribēju izveidot avatāru, bet beigās smuki nobildējos tāpat vien. Un tieši par tiem uzdevumiem man arī patika, jo, kā Egita teica, jau bija zināms, kas ir Codewiki, bet ļoti jauki vēlreiz palasīt, pārskatīt. Bet pagaidām šķiet, viss bija labi. Labā ziņa, bet vēl neesmu paspējis pastīties otro. Daudz grūtāk nepaliks. Tas līmenis tāds arī būs. Nekas otrais, trešais modulis būs ļoti līdzīgi, aprakstoši ar piemēriem no dzīves, no citiem skolotājiem. Tāds tas kurs arī ir. Tur nav nekāds... Mans izaicinājums ir valoda, jo man nav angļu valoda. Tas man ir izaicinājums, bet no vienas puses... Tā atkal izmantojas spiest tomēr, īpaši tā, ka tev ir jāatbild vai jāuzraksta par sevi tīri, tad izmantojot kādu tulkotāju palīgu, tad atkal forši var mācīties kaut ko klāt. Tā. Es arī par sevi brīnījos. Angliski neesmu mācījusies nevienu minūti, bet tā, ka bija jāraksta atbildi, aizgāju uz lielo. Pēkšņi izrādās māku. Nu jā, jo visur jau grozās, tie vārdiņi apkārt grozās, un tad vienā brīdī viņi vienkārši saliekās. Tiešām prieks par to, ka jūs uzdrošinājāties un par to, ka izdodās. Paldies! Nu jā, man ir ļoti līdzīgi, es arī to pirmo izgāju, vakar jau arī paskatījos otro trusciņu, pāris paskatījos. Es arī izveidoju avataru, neieliku, bet, interesanti. Kādu aplikāciju jūs izmantojāt? Avatar Makeru? Jā. Vēl ir foršs avatāra taisītājs Remini, kas ir telefonā. To jaunieši ļoti izmanto, un viņš viena nedēļa ir bez maksas. Es ļoti iesaku, ja jums vajag kaut kāds bildīts priekš tādiem visādiem pasākumiem un jauniešiem kaut kur pēc tam likt, tad pa to vienu nedēļu bez maksas tur ielādē savu bildīti, un viņš tur uzģenerē tevi kā sniega princesi, kā tādu princesi, rozā, zaļu, sarkanu, tur bez maksas var sataisīt visāds. Tā bilde, kas man ir šobrīd tur ielikta, tā ir no turienes, un to man jaunieši iemācīja, ka tā var bez maksas uztaisīt tādas bildes. Jā, es vadīju vienu kursus, es arī pēc no to savu, tad iedevu, mēs tādu avataru izlaidumu bildi uztaisījām. Jā, super. Es droši vien arī sveiki visiem teikšu, ka es iztaisīju to avataru, ko tur mēs taisījām. Es gan biju kaut kad taisījusi, bet biju piemirsis.
Un tagad atkal šodien ar saviem bērniem Padlet cieniņā liku salikt, vai var sakot, uzreiz izmantoju. Bija baigi forši un jautri un izrunām pie reiz arī, kāpēc tos avatarus vispār varbūt vajag, kāpēc mēs neliekam visur savas bildes, bet kāpēc spēlēs un visur citur redzēju, ka bērniem jau ir tie lodziņi un tais pašos uzdevumu.lv, kāpēc bildes savējo, ja tu vari avatarī ielikt, kas var līdzināties vai vienalga, kā tu to viņam to bildīti taisi. Tā kā mazā ideja noteikti vienmēr kaut kas nodara un var atrast. Paldies! Jā, super, paldies, liels Ilze. Starp citu, pašā Padletā ir ļoti labs zīmēšanas rīks, ar kuru arī var veidot avatārus. Ja neesat mēģinājuši, tad noteikti iesaku. Viņam tur arī ir mākslīgo intelektu, un tas ir pilnīgi bez maksas. Nu tā, kas mums palika? Laikam Uldis vēl grib kaut ko pastāstīt. Uldis negrib pastāstīt, jo Uldis neko nav paspējis izdarīt. Es tā plānoju kaut kur bišķi vairākus tos pēc kārtas, kaut kur mēneša beigām, nākošā mēneša sākumā, pareizāk sakot. Nu, viss kārtībā. Šobrīd ir tik daudz darba, ka vienkārši nevar paspēties neko. Un arī pēc tam. Tā jau ir. Gada sākumā, jā, mums visiem skolotājiem ir tāds saspringtāks. Tas viss ir kārtībā, kā jau es teicu, laiks vēl ir, un droši jūs jau redzat, kā mums te iet, ka nekas dikti sarežģīts. Tur nav tikai jāaiziet visam vienreizīt cauri. Tā, es skatos, ka Ginta vēl ienāca, ielaidīšu Gintu. Tā, kas mums vēl nav runājis? Vēl kāds grib padalīties, varbūt kādu foršu rīku vai kādu ideju ir atradis interesantu no ārvalstu kolēģiem? Nu, es jau varu padalīties. Es tikko pabeidzu to pirmo modulī, bet tas ir laiks, tas ir ok, viss ir tāds, nav tik sarežģīts, bet laiku prasa daudz, jo tikko tu saki skatīties, ko citi tur ielikt, tad viss, tad tu tā kā atradi vienu ideju otru, tu skaties uz pulkstiem, jau jāiet gulēt, sen jau bija. No tā, un es tikko arī tā pabeidzu, un man patīk, kā var veidot tur, kodēt ar dzējolītiem, veidot fonu, mūziku pievienot, un tas arī tad tajā kodē, to es nezināju, bet man liekas, ka arī skaisti, jo viņi piedāvā tur dzējolīti, angļu valodā, un tad jāuzraksta, es tikko izmēģināju, jāuzrakstām tekstu, piemēram, kādu tu gribi gleznu vai kaut kādu zīmējumu, ko tu gribi redzēt un kādu dziesmu, un tu kad ieraksti, un tad viņš arī automatiski tur animējas, tur par putniem kaut kāds dzējolīts bija, un tad tā tik smuki putni dzied, un man liekas, šis ir foršs rīks, arī gribu piedāvāt angļu valodas skolotājiem, ka forši, man liekas, ka tur bērniem arī kā jārakstā vārdi angļu valodā, un tad tu uzreiz ir redzams kāds pārējais. Tad šitas man ļoti patīk, tikko es tā paspēlēju. Tas ir viens no tiem challengeiem, kas bija tajā? Nē, tas ir kaut kāda vienā vietiņā, tur parādās tāds saitītis, kur var paskatīt, tur ir starppriekšmetu saiti video, man liekas, un tur apakšā ir tādi, kur var ieiet linka un paskatīties tie uzdevumi, jo tur jau ir izplānoti, ļoti izplānoti stundas, arī tie stundu plāni vienkārši lasi un pildi droši vien kā gribi, un šitos pirmais tāds par tiem poēmu uztaisīt, jā, un es uzklikšķināju, un man liekas, ka forši, tur arī kode.org atkal iekšā, tur kā tā programmēšana ar blokiem arī ietverta iekšā, bet man liekas, ka arī valoda ir ļoti tāds perfekts rīks. Es tagad mēģinu ieraudzīt, zem kuras aktivitātes ir tie linki. Jā, es gribēju palūgt, varbūt, ka čatiņā var ielikt. Vai varbūt var iešērot ekrānu un parādīt, kā tas izskatās, lai mēs to rīku redzam? Es pamēģināšu atrast, man jāiet atpakaļ kaut kur. Ja tad jau arī tur ir tik daudz informācijas, ka tu nezini, kur. Jā, es laikam, man ir nojausma, kurā sadaļā tas ir. Es arī tagad skatos. Jā, daudz, ka tur Es arī saglabāju tieši tos plānus, jo man arī viņi iepatikās. Tagad jau grūti saprast, pie kurā tas bija. Kaut kādiem panlietiem vai pirms tam. Es pameklēšu, jūs varat runāt, es atradīšu. Es ceru, ka es atradīšu. Jā, viss kārtībā tā, tūs.
Jā, es tagad uz sitienu, es zinu, es pat redzēju to uzskaitījumu, jā, viņš bija vienā no sadaļām, bet es ar tagad uz sitienu viņu neredzu. Bet tas nebija padletos iekšā, tas bija zem, vai ne? Tā kā aprakstā. Jā, bija tāds saitīts zem. Rekur, laikam es atradu tā līdz, kur man zums. Šeit, ja es nemaldos, jā. Neredzam. Tā. Šis. Viens no šiem? Nē? Nē, bija vienkārši tādi linki, tādi zilā krasta tādi linki. Citi. Es domāju, ka tas ir viens no šīm aktivitātēm. Ok, varbūt, ja jūs pēc tam atrodat, iepostosiet mums tajā Facebook grupiņā, kur mēs visi esam. Es pameklēšu. Tā, nu tad, principā, ja mēs to esam izgājuši, tad mēs varbūt, ja Aleksandra vēl kaut ko gribēja teikt. Jā, nošvarē ekrānu, vai vienkārši es varu linku, kā tagad te strādā? Varbūt, varat gan parādīt, gan linku iešērot. Kamēr jūs rādat, es 1 sekundīti, man kaķis ņauda. Kaut kāds tāds links. Un tad es šārēšu. Rekur šitien te tur, kur video. Computer Science Connection by Code. Un rekur šeit. Coding in English. Vai jūs redzējat? Jā, mēs redzam. Jā, nu rekur un te ir arī tie visi, piemēram, animēt piemēram, man liekas, kas ņēmu. Un šeit ir uz kodē, un tad ir tāds, tad te jāierakstā tekstu, un tad viņš parāda to visu tā. Tas ir pašā kodorgā iekšā, jā, es saprotu. Jā, jo tad linki ir uz to kode.org, un tad tur var arī strādāt. Un kāds ir tas vecuma posms, kādā viņi iesaka šo? Kā jums liekas? Tik dziļi es neizlasīju. Es jau ar uz ātrumu. Nu, tik līdz, principā, var sākt lasīt, jā, bērns tikmēr viņš jau var saprast. Jāpaskatās, kādi tie dzējolīti, nu, jāpajautā angļu valodas skolotājiem tiešām, jo šik sapratu, ka šeit ir dzējoli tiešām ir angļu valodā. Kā jāsaprast, par ko iet runa. Kaut gan viņi arī var tulkot ar tu, nu tā, kaut ko arī patulkot un uzrakstīt. Nu, es domāju, jau 5., 6., varbūt 7. Nu, ja es sapratu, tad es domāju, ka 7. sapratīs. Vai jūs šodien ar saviem skolēniem mēģinājāt pildīt to IT eksāmenu, kas šodien bija visiem? Kā jums liekas, jo man likās, ka viņš ir pilnīgi neatbilstos. Vismaz es pildīju 5., 6. un tas tests bija ar tādiem terminoloģiju un tādiem vārdiem, ka viņi vispār nesaprata, par ko ir runa. Jā, es atļauju meklēt informāciju internetā, jo priekš 5. nu gan galīgi nebija, 6. arī ne, kur te HTML un CSS, kur te 6. vispār prasa, kas tie pa burtiem. Jā, pilnīgi nebija, un arī tas formulējums ļoti sarežģīts, kas ir periferijas ierīce, vai, nu, teiksim tā, varēja vienkāršākiem vārdiem, varēja ar bildēm, varēja kaut kā jautrāk, man likās pilnīgi tā ļoti sausi un garlaicīgi. Jā, piekrītu. Man arī es redzēju arī 8., 9. ar tie termini likās, jā, un, piemēram, 8., ja viņi vēl par Exceli tikai par visām funkcijām, mēs vēl tikai mācīsimies, jā, tad, nu, protams, ka viņi arī, un tieši tā kā Egita teica, bērns, ko tā var meklēt, es saku, kāpēc nē? Nu, meklēt, jums vienkārši būs garāks laiks, es saku, bet ja jūs mākat atrast, un, jā, mēs arī gājām, nu, es arī drusku biju vīlusies arī kā skolotāji, nu, tā paskatoties, nu. Jā, viņš varēja būt, nu, ņemot vērā, ka tā auditorija bija jaunieši, man likās, ka viņš varēja būt jautrāks, tāds saistošāks, man liekas, šis bija tā ļoti formāli uztaisīts, bet, nu, jā, tas tā. Tikai gribējās feedbacku no jums dzirdēt, vai jums arī tāda pieredze bija. Tā, nu, mums vēl kāds kaut ko grib stāstīt par pirmo modeli, vai mēs varam tad pāriet un ieskatīties 2. jau? Laikam. Visi, kas gribēja izteikties, ir izteikušies ļoti labi. Tad iesim uz 2. moduli un skatīsimies, kas tad mūs sagaida 2. modulī. Tā, 2. modulis, un te mums būs ievads. Jūs redzat man ekrānu, vai ne? Jā, ok, es ceru, ka klusums ir piekrišana. Nu, tad mums... Varam redzēt, Anžela. Jā, paldies. Tad šeit būs vairāk par aplikāciju izstrādi.
Man kaķis atkal kaut ko uzrāpies un kāpj ārā pa logu. Galvenais, ka tas visjautrākais, ka tas nav mans kaķis, bet kaimiņu kaķis, kurš izdomājis, ka viņš dzīvos pie manis. Tā. Šeit otrajā modulī mēs runāsim par aplikāciju izstrādi, un es neesmu vēl visu apskatījis, bet es pieņemu, ka šeit būs gan mazākiem bērniem iespēja veidot aplikācijas tā kā mock-upu, tā kā to izskatu, gan arī lielākiem bērniem jau būs iespēja veidot tā kā pašu aplikāciju kaut kādu funkcionālu. Jo es zinu, ka pagājušajā kursā mums bija no Apple mājaslapā bija tāda aplikācija veidošanas vidusskolēniem aplikācija. Tur varēja gan chatbotu uzģenerēt, gan mobilo aplikāciju izveidot. Tā kā es pieņemu, ka te būs kaut kas līdzīgs. Tātad aplikācija izstrāde, un te arī katrā no moduļiem ir mazliet par to, ka sagatavošanās noslēguma aktivitātei, un noslēguma aktivitāte, kā jau es teicu, var būt pilnīgi jebkas. Jūs varat to caurviju izdomāt savā priekšmetā. Nu, te jau Aleksandra jau pieminēja, pieņemsim tas pats Kodorks kopā, varbūt literatūras skolotāja, angļu skolotāja un datorikas skolotāja, burvīgi caurvīts ar 3 priekšmetiem, un visi kopā dzied, skaita dzejoļus un zīmē, un tur savijās vairāki priekšmeti kopā. Tur īstenībā arī vizuālo mākslu var pievilkt aiz ausīm klāt, ja tur ir tas foniņš mainās vai krāsiņas mainās. Tas ir, tātad otrajā modulī mēs darbosimies ar aplikācijām un paralēli domāsim par to, kādas vēl mēs varam idejas no šā otrā moduļa izmantot savai noslēguma aktivitātei. Tālāk varam iemest aci. Kas mūs sagaida? Tātad diskusija šeit. Tad jānospiež add post un jāuzraksta kādas savas pārdomas. Šajā gadījumā konkrēti kādi izaicinājumi ir jums kā skolotājiem, lai integrētu aplikācijas savā stundā. Un te mēs jau redzam, ka skolotāji, kuri ir izpildījuši, raksta, ka laika trūkst, lai izpētītu tās aplikācijas, un citi atkal saka, ka tieši, ja izmanto šīs aplikācijas, tad skolēniem ir tā kā interesantāk, interaktīvāk tā nodarbība. Es no savas puses varu teikt, es paskatījos ar vienu aci to, kas bija šonedēļ, pirmdienas vakarā, manuprāt, vai vakarā tā dzīvā aktivitāte live par tādu aplikāciju, kas bija, viņu var izmantot geogrāfijā, tur tu atver valsti, un tad tur tas augmented reality, viņš veido, tu var pastīties reljefu, var pārslēgties uz dzīvniekiem, kādi tur putni dzīvo tajā reģionā, kādi tur ir kalni, kādas upes, un tā var pārslēgties. Man neizdevās pieslēgties, es mēģināju ar savu telefonu, man pateica, ka man ir pārāk jauns Android versija, ka šādai nav izstrādāts, ņēma bērnu telefonā paziņoja, ka šajā reģionā nav pieejams. Tā kā te atkal viens no izaicinājumiem, ka šī aplikācija izstrādātāji, tā kā mēs arī esam izstrādājuši aplikācijas, tad tev vienmēr jāizstrādā pirmkārt Androidam, otrkārt Apple'am, un pēc tam vēl jāsako līdzi, lai visi update visos ierīcēs strādātu, kas nav vienkārši, un tas ir tas grūtākais, lai tā aplikācija tiešām būtu funkcionāla. Man arī negāja tā aplikācija. Es mēģināju ielādēt datorā, un arī man pateica, nekas nestarā. Laikam viņi vienkārši uz... man beidzās. Uz reģionu varbūt viņš nav paredzēts. Jā, man arī gribējās izmēģināt, jo izskatījās ļoti interesanti, bet, diemžēl, nebija tādas iespējas. Vai kādam no mums ir Latvijai izdevās? Man arī ne telefonā, ne datorā, tā kā nekur nes. Jā, tad... Žēl, bet izskatījās interesanti. Jā, man arī likās tā ideja ļoti laba. Mums ir bijusi tāda grāmata man bērnam, kur arī ar telefonu tā kā var uzliekot virsū, noskanējot to bildi, viņa tā kā 3D, un tad tur sāku apkārt peldēt, tur, teiksim, medūzas vai kaut kas. Es, apmēram iztēlojos, kas tas varēja būt, bet, jā, diemžēl man arī izmēģināt nesanāca. Tā, te ir atkal ideju padlets, kurā būs jāģenerē tā kā uzdevumi saviem skolēniem, tā kā idejas uzdevumiem, kur skolotāji atkal darās, tie atkal varēs pašpikot un pastīties, ko dara citās valstīs skolēni ar saviem skolotājiem.
Tālāk mums būs jāsāk veidot aplikācijas. Interesanti, ar ko viņi blueprint of a mobile plan. Nu jā, un te ko viņi piedāvā, varam izmantot Canva, Miro, Mural vai jebkuru citu whiteboardu un var arī zīmēt uz papīra. Tā kā šeit būs vienkārši tāda tā kā praktiskā darbošanās, kāds varētu izskatīties aplikācijas interfejs. Canva, es domāju, ka jums visiem ir Canvas profili, ja jūs zināt, jūs vienkārši paņemat rāmīti un tad iekšā varat tur saģenerēt, ko jūs gribat. Nu tā, principā, es domāju, ka pa solīšiem uz priekšu, te mēs katrs savā tempā mierīgi izlasīsim. Tur visur ir linki, tā kā viss ir paskaidrots, lasām, darbojamies, spiežam visur, kur var uzspiest un visu izpildam. Bet, kā jau es teicu pašā sākumā, tas līmenis nebūs neko sarežģītāks kā pirmajā modulī. Tā kā nevajag nobaidīties, vienkārši lasām, darbojamies uz priekšu. Visu to, kas ir vērtīgs, piefiksējam sev kaut kur, bet labā ziņa ir tāda, ka šis kurs paliks vaļā. Tad, ja jūs kādreiz kaut kur atcerēsieties, tur bija tāds foršs, toreiz tur skračā tāda viena lietiņa, ko es gribēju zīmēt, jūs vienmēr viņu šeit atradīsiet, jo visi European Schoolnet kursi ar visiem resursiem vienmēr paliek vaļā. Tas man ļoti patīk, jo es pie savā pagājušā gada kursa esmu atgriezusies vismaz reizes 5, jo man tur bija noderīgas lietas, kuras es tur atradu, un tad es nepierakstīju nekur sev, bet atradu turpat apakaļ savā kursā, tur, kur es viņas mācījos. Tā, varbūt ir kaut kādi jautājumi? Skatās, ka jautājumi nav. Atliek darīšanas vaina, tā teikt. Man ir jautājums ne par šito kursu, bet par to kodvīgas skolu konferenci, to pievienot to pasākumu. Tur tā padultā rakstīju, padultā izlasītā konferenci, ka tur jāpievieno to konferences, to kodiņu. Bet, var gan, jā. Bet tajā, kur atsūtīja, kad jāizveido savs, tad īsti es tā nesapratu. Jūs varat gan. Jūs varat izmantot mūsu kodiņu un piereģistrēt aktivitāti ar to konferences kodu un varat izveidot savu aktivitāti un izveidot jaunu kodu. Ielikt to konferences, tā kā būs labi, jā? Jā, var pilnīgi noteikti. Un es paskatījos, jau ir ļoti labi izskatās, tūlīt pastīsimies. Jau Latvijā šodien jau bija kaut kādas 145 vai 135 aktivitātes laikam, kas ir ļoti labi pirmai nedēļai. Jā, 150, jau vēl piereģistrējušies. 150 aktivitātes kopā Latvijā. Pagājuši, laikam, pa visiem šiem iepriekšējiem gadiem maksimums ir bijis 166, un tagad tas ir pa gadu, un mums jau tagad ir 150, kas ir forši. Tad nozīmē, ka konferences skolotāji sāk darboties un sāk aicināt kolēģus, un par ko man ir liels prieks, protams. Bet pēc aktivitātes būs tāpat kā pagājušajā gadā arī jāuzraksta tā atskaitīta, ja? Jā, tad, kad jūs ieiet iekšā, jums parādās, tūlīt varbūt es ielogošos ātri, parādīšu, kur var noziņot aktivitāti. Tur 2 rindiņas jāizpilda skaits, dalībnieku skaits un meiteņu puišu īpatsvars. Un tad to es redzēju, jā. Tad tur arī jāraksta, jā? Noziņot savu aktivitāti, jā, un tad jūs nospiežat noziņot, tad viņš jums uzreiz piedāvā uzģenerēt savu certifikātu. Bet cik ilgā laikā ir jāsaraksta tas? Jebkurā laikā pēc tam līdz gada beigām. Vienalga, ja? Okay. Jā. Skolotājiem arī vajag meiteņu puišu īpatsvaru? Nu, grupā, jā. Tas viņiem vajadzīgs ir statistikai Eiropas komisijai. Tā nebija sapratis, kāpēc tā vajag. Tūlīt es jums parādīšu, kā tas izskatās. Tas ir pavisam vienkārši 2 klikšķi. Bet stundas jau nenorāda, kad 8, piemēram, tur ir. Jūs domājat 8 stundas kam? Uz tā certifikāta? Nē. Certifikāts šitas jums ir sev smukumam. Apliecību mēs atsūtīsim, 8 stundu apliecību mēs atsūtīsim uz e-pastu pēc 1. novembra, kad visi noziņos savas aktivitātes. Jo man atnāca vienkārši, ka es neesmu izdarījusi, bet es visu biju izdarījusi. Ka man esot jāievada, es tāpēc neko nesaprātu. Tā, skatāties, jūs ieiet iekšā, jums ir manas report my activities vai noziņot savu aktivitāti, tad jums parādīsies aktivitāte, un jūs sapildat, cik jums bija dalībnieku, kāds bija vidējais vecums, cik bija procenti puišu meitenes, un reku jūsu kods,
Un te jūs rakstīsiet, pieņemsim, Diāna Arājuma vai skolas nosaukumu, kam jūs gribat to certifikātu sev vai skolai vai novadam, vienalga. Un submit, un viss. Un tad jums uzreiz viņš piedāvās noklikšķināt, lejuplādēt to apliecību, certifikātu ar to Codevīk, to logo, to, ko viņš ģenerē visiem tiem, kas ir aktivitātes. Tas man ir. Jā. Tas tā. Man ir viss. Jā, un tepatās pēc tam var uzģenerēt arī saviem dalībniekiem Eco-Participation Certificates dalības. Te jūs varat rakstīt datumu, aktivitātes nosaukumu un savu dalībnieku aiz komata vārdus uzvārdus, un tad viņiem izveidosies tādi smuki certifikāti, ko var iedot bērniem vai skolotājiem sadrukāt. Tikai drukājot, vajag pievērst uzmanību, ka vajag ainavu orientāciju uzlikt. Viņš ir portretā un tad izprintējās. Ja, vajag pievērst uzmanību vienkārši. Jā, tas ir tam vienmēr jāpievērš uzmanību, lai smuki sadrukājās. Man bija jautājums, Ažel. Man ir notikušas aktivitātes, bet es vēl neesmu viņas arī pieregistrējis. Tas taču nekas, ka es ar atpakaļ datumu. Man nedroši liek, ja man reāli jau ir notikuši noteikti jau pasākumi. Ne? Es gan nezinu, kā viņš ar to apakaļējošo, pat ja jums ir bijis, teiksim, pagājušā ceturtdienā reģistrēt ar šo ceturtdienu, arī viss kārtībā, nav nekāda satraukuma. Man tā arī bija, ka pagājušā nedēļa. Jā, bet tu reģistrē ar šito, viņš neņem to atpakaļējošo. Jā, man tur viena kolēģi teica, ka kļūda ir, un es saku, palabo, viņi saka, neļauj labot. Aha. Es šodien novadīju nodarbības stundā, un es pēc tam viņu piereģistrēju un ieliku. Šodienas datums. Šodienas datums, viss kārtībā, bet tu jau Sovit var šodien uzrakstīt, ka tev viņš bija. Es tā arī darīšu, man tiešām reāli, es jau pat esmu ielikusi jau, kad aktivitātes un jau rezultātus un pamazām apkopoju un uztaisījām ar bērniem smuki savu unikālo zīmogu, JavaScript P5 biblioteku paņēmām, padarbojāmies un ļoti labi aizgāja viņiem. Jā, es noteikti atkal ielīšu. Jā, ļoti labi reģistrēt, un man arī viens skolotāja prasīja, vai drīkst 2 piereģistrēt, nevis 1. Es teicu, protams, var arī 7 un 12, un cik viens ir skāro, tā kā droši aktīvi darbojamies. Un es būšu priecīga arī, ja jūs padalīsieties Facebook grupiņā, iedrošinot citus arī vēl piereģistrēt savas, lai tās idejas rosās. Es jau skatos, tur jau bija daži skolotāji ielikuši, ko viņi ir darījuši savās stundās ar saviem skolēniem, tā kā prieks redzēt, ka visi darbojās. Aleksandrai paldies. Aleksandra vakar bija ielikusi. Jā, es atkal biju ielikusi. Mēs arī paralēli savai skoliņai tālmācībā Vislatvijai pasniedz. Un viņi uztaisīja savai lampiņai. Ļoti vienkārši, lai viņi nenobītos vispār no tā visu pasākumu. Un paši bija tik priecīgi un ar to lampiņu ielikām. Tad ielikšu tagad savējo vēl arī bērnu aktivitātes. Jā, super, ļoti labi. Liekam visu iekšā. Es no savas puses arī esmu šobrīd edu koordinātoru meklējumos, uzrunāšu ministrijām, valsts izglītības satura centrā, kādu mums vajag valsts, tā kā jābūt ir vēstniekiem no privātā, no skolām tā, un vajag vienu no ministrijas, kas būtu tā kā edu koordinātors. Un šobrīd valsts izglītības satura centrā ir ļoti daudz neskaidrību. Tur nevienu nevar uzrunāt. Varbūt kāds darbu meklē tur. Jā, šitas jau viss tāds brīvprātīgs, tur neko es nevaru piesolīt. Jā. Bet jā, mums nav šobrīd Latvijai kā. Mums bija Liena Zēle, kas ļoti labi darbojās, bet viņi tagad atkāpās no edu koordinātora amata, un tad mēs esam meklējumos. Jo savulaik Liena arī mūs uzrunāja, tā mēs arī uzzinājām par šo visu, tā kā parši, ka tā informācija ceļo uz riņķi. Tā, es redzu, ka jums viss izdosies, es redzu, ka jūs aktīvi darbojaties, tie, kas vēl nedarbojas, gan jau, kad sāksiet, es ticu, būs brīvlaiks, varēs atgulēt septembra, oktobra miegu, un tad brīvlaikā piesaisties. Varbūt varat pateikt, cik aptuveni jums prasīja laiciņu, teiksim, 1, tur pēcpusdienu pasēdēt 2, cik jums, viņi raksta 5,5 stundas nedēļā, tā kā veltīt tam, kā jūs vērtējat to savu laiku ieguldījumu? Man plus mīnus 3 stundas pagāja, bet tikai tāpēc, ka es jau tur ložņāju vēl dziļāk. Tā tīra lasot jau laikam tik daudz nepaiet tas laiks.
Es iekļāvos 2 stundās. Es tā arī noziedoju pēc pagājušās mūsu tikšanās reizes vakar un uzreiz izdarīju. Un tā kā man likās, jā, protams, ja tu gribi vairāk meklēt un paskatīties vēl dziļāk, tad noteikti ir vairāk. Bet, nu, tu saproti to principu un tā kā to, kas interesē apskaties, tad ar 2 ir ok. Es tā kā tādiem 3 piegājieniem gāju, jo man, nu, tā vienkārši pa drusciņai tā paskatījos visu, jo es arī, ka iekritu, vairāk man, protams, pie tām aktivitātēm, un tu saproti, ka tu jau pazūd laiks, un tu jau vairs nesaproti, ko tu gribi vai ko tu ne, tāpēc, ka viss, nu, daudz labas lietas, un tāpēc, ko 3 vakars, nu, arī vidēji, kaut 1,5 stundu katru, nu, tā kaut kur, jā, noveltītam visam, nu, tā. Arī plus mīnus 3 un drusciņi varbūt, ne vairāk. Es arī, es 2 vakaros un kaut kur apmēram arī kaut kur pat 2 līdz 2 stundām, pat 2 vakarus. Super, ļoti labi. Man tas pats 2 vakari. Bet laiks man ilgāk, jo man patīk arī paskatīties tos video, paskatīties materiālus, kādus piedāvā, un tad es neskaitu laiku. Jā, pareizā pieeja. Tas patīk, un tur es neskaitu. Paldies, Lieldiana. Par video runājot, bija anekdote. Es tā ļoti nopietni klausos tos video angļu valodā. Kādreiz bija, kad varēja uzlikt, kad arī pārtulkojas blakus tas teksts. Nebija tā, Anģela, ka varēja video. Tur tos tā kā subtitrus tos? Jā. Citiem tulkojās blakus, bet citiem netulkojās. Nu, man citiem netulkojas. Man dēls smējās, mamma, tu tā klausies, tā kā tu visu saprastu. Bet es cītīgi noklausījos arī tos, nu, kur bija tie īstie video, un tā viss, mamma, tu tā klausies, tā kā tu visu saprast, tā kā mums arī bija anekdote. Re, kā tu uzspiedi, parādi, redz? Jā, es tagad mēģinu pastīties, vai viņš iztulkos. Vai tāpat kā lapas, citas tulkojās uzreiz, un citas nekā netulkojās. Jā, un viņš tā par mani smējās, viņš, ka mamma, tu tā... Jā, bet ir video, kas netulkojās šeit. Jā, nu, vat ir, jā, kā ir, jo... Jā, un tad tas tā. Nu, tas ir tie automātiski ģenerētie subtitri, tad acīm redzot, citiem viņi ir. Jo arī visas tās lapas netulkojās. Šitā tie pamatteksti, jā? Jā, citi uzreiz, un citi bija jāliek, ja kaut ko nesaprat, bija jāliek tulkotājā. Jā, ok. Nu jā, es netulkoju, es klausos, skatos angliski, bet jā, redz, kā jūs esat atraduši veidus. Netulkojāt droši vien tās, kur Google nedeksē noteikti. Tās netulkojām. Visticamāk. Nu, nekas, bišķiņ jau ārpus komforta zonas jāaiziet, bišķiņ angliski kaut ko padara. Galvenais, ka ir ārējais vērtētājs, kas pasaka, mamma, no malas izskatās, ka tu visu saproti. Saprot jau arī, nu tā jau. Ko vajadzēja to saprat īstenībā. Tieši tā, kad ir motivācija, tad arī visu saprot un gribās un dara un viss izdodās, tā kā man paties prieks. Tā, laikam, no manas puses viss. Jūs varat jau tā pamazām sev kaut kur stūrīti ar zīmolīti, skicēt to savu aktivitāti no tām idejām, ko jūs redzat tajos padletos un no tām aplikācijām, jeb vietnēm, kuras jūs redzat kā piemērus kursā. Un tad, jā, tad mēs katrs līdz tam 15. novembrim būs jāsagatavo tas aprakstiņš nav garš, tur laikam man toreiz bija kādu 1,5 lapu. Nu, tur ir mērķis, auditorija kādam vecumam, ar kādu mērķi, kādi priekšmeti tur caurvijās, un tad, kas tiem skolēniem jāizdara. Un tad to visu aprakstā, un tad ir kritēriju rubrikas, jeb līmeņa apraksts, kurā tad būs katram jāiekļaujās, un tad jūs savējo iesniegsiet, un pretī saņemsiet arī 2 vai 3, kā tur bija, kurus jums vajadzēs aprakstīt. Nu, tur arī varēsiet ar tulkotāju aprakstīt. Un tur jābūt gatavam, ka tur var jebkāds tas darbiņš atnākt pretī, tā kā tur var sanākt no padziļinātās programmēšanas līdz pat bērndārzam, jā, tā kā, un nevajag mulst no tā, ka jūs kaut ko nesaprotat, jo var gadīties tā, ka bērndārza skolotājiem ir jāvērtē aktivitāte, kas ir vidusskolas posmam paredzēta, jā, un tas ir normāli, tad tā arī vajag rakstīt, ka neesmu kompetents, neprogrammēju, bet man šķiet, ka aktivitāte ir laba un mērķis ir sasniegts. Un, tā parasti jau tie skolotāji viens otru cenšas atbalstīt un iedot pozitīvu vērtējumu, lai visi saņemtu tās galapliecības. Nu, jā, tad laikam. Jā, paldies atkal par kārtējo trešdienas
pēcpusdienas stundiņu, ko jūs veltījāt mūsu sarunai. Šito te ierakstīšu, ielikšu atkal Facebookā tiem kolēģiem, kas mums šodien nepieslēdzās, lai var noskatīties, un tiekamies atkal brīvlaika trešdienā. Atkal uz mazu pusstundiņu padalīsimies, paskatīsimies, un tad varbūt uztaisīsim vienu padletu, kur sāksim jau mest kopā savas idejas, lai atkal viens no otru varam paskatīties un iedvesmoties, kā mēs varam šo caurviju īstenot un kādus rīkus mēs tur varētu izmantot. Labi, paldies tad ar labvakar visiem. Paldies, redzēšanos. Redzēšanos. Atā.